Analizējot Baltijas biržas tirdzniecību pagājušajā nedēļā, varu pateikt, ka apgrozījums saglabājas ļoti augstajā līmenī. To stimulē gan trešā ceturkšņa publicēti rezultāti, gan arī liela apjoma institucionālu investoru darījumi. Pašmāju biržas apgrozījums pagājušajā nedēļā sasniedza pusmiljonu latu līmeni. Tradicionāli šīs ir 3 līdz 4 nedēļu apgrozījuma rādītāja cipars. Tik augstu apgrozījumu stimulē darījumi ar 2 akcijām – Grindeks, ar kuru tika veikti tieši liela apjoma darījumi, un Latvijas kuģniecības akcijas. Pagājušajā nedēļā gan Latvijas kuģniecība, gan Ventspils nafta publicēja vairākas ziņas par savām kompānijām, no kurām varējām redzēt, ka nesaskaņas starp abām kompānijām turpinās. Ļoti negatīvi šīs ziņas ietekmē Latvijas kuģniecības akcijas cenu, jo varēja redzēt pārdevējus Latvijas kuģniecības akcijām gan no lieliem investoriem, gan no spekulatīvu investoru puses. Lietuvas biržā turpinās darījumi ar bankas sektora akcijām. Tur pārsvaru varēja redzēt lielu institucionālu investoru darījumus. Tomēr daudz interesantāk tirdzniecība bija Nasdaq OMX Tallinn biržā, kur kompānijas turpināja publicēt savus 3. ceturkšņa rezultātus. Nedēļu mēs sākam ar reakciju uz Olympic Entertainment Group rezultātiem. Tā bija ļoti pozitīva, jo rādītāji bija labāki nekā tirgus bija gaidījis, ka rezultāta OEG1T auga praktiski visas nedēļas laikā. Pretēju reakciju varējām redzēt uz Nordicon International publicēto informāciju. Saskaņā ar kompānijas teikto, 3. ceturkšņā ieņēmumi saruka par 20% salīdzinot ar pērno gadu, un 2009. gada peļņas vietā mēs varējām redzēt gandrīz 3 miljonu eiro lielu zaudējumus. Investori ļoti negatīvi rēģē uz šo informāciju, un ka rezultāta tieši NCN1T bija starp Nasdaq OMX Tallinn krituma līderiem.